atbraukt uz trešajā dienā uz Tūkstneša viskādām aktivitātēm. Jā. Nopirku cepuri, nopirku brilles, pabraukājām Kodrīti. Tūlīt iesim uz kamieļiem kāpt, pēc tam viņš mums vedīs tur pa Tūkstnesi ar savu džipiņu pariftot, tā kā būs ko darīt. Protams, kā jau visās šitās Arābu valstīs pienākās, tevi cenšas apkāst. Sākumā saka, ja tu gribi izsmaukt ar Kodrīti, šitā te vai šito lielo, piemaksā klāt. Kaut kāds 50-200 dirhams. Tā viena sieviete saka no tās mūsu grupas, tur tā kā ir rakstīts, ka tas ir iekļauts iekšā cenā jau. Viņš tur kaut ko laužās, beigās, jā, pareizi, tas ir iekļauts, nebūs jāmaksā. Tā vienkārši mēģina tevi uz muļķi paķert un cer, kad samaksās vēl plus. Tā kā divkārši samaksās un būs muļķis. Šīs bija diezgan spēlīgi. Viņš tāds negaidīts pavērsies, vienkārši paņem pieceļās augšā. Un tu esi 90 grādu leņķī. Ko? Reku maucam. Viss notiek. Tagad mēs kāsim iekšā mūsu čeka mašīnā. Tūlīt parādīšu, kā viņi izskatās. Un ar Toyotiņu mauksim pa Tūkstnesi. Viņš teica, ka viņš tur riktīgi driftos, lidos pāri visiem kalniem un viņš jau laiž nos gaisu. Tāda šāda te izstās mūsu safari mašīna Toyotiņa. Viņš nolaiž nos gaisu, lai ir bišķi vieglāk. Šāds aparāts. Un ar zaļu salonu pretīgu laima krāsā. Jā, šis bija jaudīgi. Manuprāt, mūsējs ir izstās vislabāk no visiem pārējiem. Viņš arī tāds diezgan jaudīgs ir. Arī Džeks izvilka snowboardu. Es nemāku snowboardot, bet es negribu apkaunot sevi vispārējo priekšā. Es nekad neesmu snowojis, bet redzēs, kā lietas ievirzīsies. Labi, tomēr nebūs jāapkauno sevi vispārējo priekšā. Jo te ir, varbūt arī būs. Jo te nav tā kā snowboardā, jāsaka kājās, bet te ir uz dibeni jāšmec. Un ko pienāks man laika izrādīties. Tāpat kā Latvijā pa Riekstkalnu nošļūkt vienu reizi uz ābolīšu. Nav rekt, tas pats, ka uz snowboardu dēļ nošļūts. Esmu pārdies no sava safari 4x4 atpakaļ uz civilizāciju. Esmu šobrīd Dubai marinā. Šeit pavarās šāds iespaidīgs skats, jā. Un dodos jāteikt kaut kur uz jūras pusi. Gribu atrast kuģīti, kas iet no Dubai marina līdz pat tai vecpilsētai, ja viņam drīkst tā nosaukt. Kā kursējot arī tāpat kā Rīgas satiksme, mums ir tāpat viņiem ir tas RTA, kur kursē gan, kas apkalpo vilcienus, metro, autobus un arī tā skaitā kuģīšus.
Un tāpat kā apmēram Rīgas satiksme tāda uzstāktu kuģīšu brauciens no kaut kāda centra līdz Ķengragam vai no Ķengraga uz Vecmilgrāvu. Nu, tāda veida. Mēģināsim atrast šeit par kursē, cikos kursē un cik maksā. Un tad jau mēģināsim kaut ko sabīdīt. Žēl, ka es nepalieku šeit, jo nu šeit būtu skats iespaidīgs. Varbūt sāksim ar to, ka esmu stulbens, jo es ierakstīju tikko 3 video, un es viņus neierakstīju, jo es vienkārši uzņēmu bildi. Paldies! Labi, sāksim no sākuma. Tātad esam atnākuši uz šāda teistās kartajā kuģītes. Te var nopirkt arī biļetes, uzreiz pieņem blakus. Un tās biļetes maksā 50 dirhams. Un par šo naudu tu aizbrauc ar kuģi no Dubai Marina līdz tai vecpilsētai. Un jāds maršruts principā tāds pats, kā ja es brauktu ar kādu šo turistu kuģīti specializēto, kur var nopirkt biļetes internetā, kurš maksā kaut 40-50 eiro. Tikai šeit samaksā 11 eiro, tu brauc ar vairākiem cilvēkiem šeit, bet tu redzi tieši to pašu Dubajas krastu, tās visas palmas, tās salas un tā tālāk, ko citi pērk par lielāku naudu. Hi. Hello, 6 canoe. Thank you. Thanks. Hi. Esam pārvākušies no modernās debeskrāpiem pilnās Dubajas uz veco Dubaju. Es pat nezinu, ko es īsti šeit daru. Vienkārši atbrauc pastaigāties, pastīties. Atcerējos, ko man vajag. Es gribēju pārēst kaut baltu vai melnu krēklu, lai es neesītos tik ļoti pēc turistu. Bet, tiklīdz man sāk vilināt iekšā tajās savās būdās, un uzreiz negribās tur vispār vairāk iet iekšā. Hi! Do you have just white basic shirt or black shirt for men? Shirt or dress? Shirt. You have what? Where from? I'm from Poland. Dobrze. Beg you put there, you try. I make a dobrze chef. You are a YouTuber? Yeah, not quite big YouTuber, but How many followers you have? followers, like 500. 500? Yeah. Yeah, just wanted to try on this one. Sheikh. Almost, yeah. Well, not really, I guess. It's nice, you know, these are the big And what is the price for these ones? 150 for you, no problem. 150. Oh, Dirham. not really. Not really what I'm searching for. Šis tirgus var tik milzīgs. Tu vari iet un iet un iet un iet. Tik daudz tie veikliņi, tik daudz ēkas, tik liela platība tam tirgum. Es pat nezinu, vai es viņu visu paspējušu izteigāt un vai es paspējušu sameklēt to savu krēklu vai nē. Bet krēklu man vajadzētu, jo man abos divos ir maziņi caurumiņi un bišķi arī netīri. Hi man, do you have white basic or black basic shirt? No, I have Dubai shirt, Dubai. Oh no, not Dubai. Like this.
Nah, Look, the grey one. not like that. Not like that. Like You don't like this one? Like this? yes, This but Arabic? yes, but it's too long, you know. No. Okay, vēl viens veiksmīgs mēģinājums. Tāds izdomāja pie nākamā uzbāzīgā džeka, kurš man aicinās iekšā un prasīs, no kurienes esmu. Es iešu iekšā, mēģināšu nokalēt to cenu tik zemu, ka viņiem vispār nebūs nekāda ieguvuma no tās preces. Mēs tūlīt atradīsim kādu upuru pirmo. I need only magnet. Huh? Magnet. Magnet? It's Yeah. not magnet. Nu, piemēram, šitais. How much for this? 5. 5. Five? 1, 2, 3, 4, 5. What is this? Can you keep? If you like, I have big size, small size. Fragrance? That's a very nice smell. Running, Kiraya. Too sweet. And how much does it cost? This box can be which box you want? Well, for example, like this, 65. 65? Yes. 15 eiro, nu 15 eiro esmu taču nepirkšu. Can I offer you my price? My price is 30. I give you this one, no problem. I give you this one, 30. This one. For 30? Yes. Okay, let's go. Magnētiņas nekalēšu, viņš jau tā maksā 1 eiro. Tad tur vairāk baigi nav ko kalēt, ja vienīgi pa brīvu viņš vēl varētu viņu atdot. Hey, this one more, you know, this for bed eyes. Tā. How much did you say? 65. 65. Tātad par saulbrēlēm 15 eiro es Dollar? negribētu maksāt, es gribētu maksāt $18. I can offer you 30 dirhams. Yeah. 30. No, that's still too much. How much you asking? Last price is euro. Dirham. Dirham. 30 dirhams. How much is dollar? This is good This, quality. this is my last price, 30. Coloring glass. This is. No, my last price was 30. Čels viešu un pasūtīja. Jā, viņš man sauc atpakaļ. Ja jums ir ko viņš var piedāvāt pēdējā cena. Yes, brother. Anything you more. Sorry? Anything you give. I want a dealing for you. How much? How much? How much you give? I said my last price was 30. No problem. 30. Okay. I can pay by card? Card you want? Yeah, card. Okay. Thank you, sir. Lūk, tieši tik nedaudz sarežģīti tur nokalēt no 65 naudiņām uz 30 naudiņām. Sāku vēršu 15 eiro prasa par brīlēs, es saku, nē, vecīt, davai 7 eiro pēdējā cenas, bet augstāk vairāk nekāps, es saku visu. Vai 7, vai 6 ej projām, šīs prota uzreiz, šo. Bez mazliet raudāt sāk par tām 30 dirhamām. Es domāju, ka viņš tāpat no viņiem dabūja diezgan labu to profitiņu. Tā kā varētu vēl kaut ko pakalēties, ka es nezinu, ko lai vēl nopērk. Es atcerējos, ko man laikam vajadzēja austiņas, tā kā es te lidmašīnā nenosprāstu. What kind do you have? I have AirPods Pro 3 latest. Okay, and what is the price for this one? This one is only 80 dirham. 80. It's 18 euros. 21. Yeah, I guess it will be too much for me. I would say 45 dirhams. No, 85 dirhams. Yeah, my last price was 45. 45. Yeah. Okay, I will give you 45. Wait. Give me 50. 50, Yes. 45. 5 more, bro. Well, Only. 5 less, well, Give me 50. Done. let's Take it. go 47 in the middle. 47 dirhams. Okay, brother, 47. Good? Come again. Yeah, thank you. Bye. Lūk. Uzreiz arī dabūju austiņas. Arī puses sanāca nokalēt no 80 uz... Nu, es bišķi panāca pretī. No 80 uz 47. Nu, vienkārši jārunā ar viņiem. Viņš, protams, beigās neizstās priecīgākais cilvēks pasaulē, kad viņš to pa puscenu ir atdevis. Bet, nu, toties esmu ieguvējis. Okay, thank you.
If Yeah. you need short something, you come, okay? Yeah, okay. Thank you, man. Okay, Thank you. Bye. Bye. Nu, prasīsiet, kur sakal bija. Dabūju savu jaunu draugu, viņš man iedeva savu vizītkarti ar savu vārdu un telefonu numuru. Saka, ja tev vajag, ja no zvani. Mēs arī esam draugi, man tāds, ok, jū, protams. Galvenais, lai man atlaidi iedod, tad mēs varam būt draugi uz mūžu. Nopirku kreklu, viņš piedāvāja 79. Es saku, nu vecīt, nu nē, galīgi ne. Es saku 50. Es saku, nu nē, 50 gadi bišķi pat rāk. Un tad vienlājāmies koči par 60 naudu, jā, 13 eiro. Bet tas krekls tiešām tāds smuks, pienācīgs. Domāju, ka šodien jau uzvilkšu. Nu, ko tas laiks ir pienācis? Ir pienācis laiks ēst. Es par šo vietu redzēju, dzirdēju YouTube no viena slavenā ceļotāja. Viņš ļoti ieteica šo vietu un vispār šī vieta esot ļoti, ļoti populāra priekš turistiem, jo viņa ir diezgan lēta un viņa ir iegūst savu respektu, savu cieņu šajā pilsētas apgabalā. Tas ir šis te Al Ustad Special Kebab. Aizklausās pēc kebabnīcas, kaut kas parasts, bet tā gluži nav. Ejam šā. Šeit stūrītī. Sadīsimies tieši blakus Habibam. Ir šāda ēdienkarte. Cena robežās no 40 līdz 308 dirhamam. Bet šitos gan jau viens pats neapēdīšu. Tāda, jā, šeit ir ļoti daudz kāds bildes ar laikam slaveniem cilvēkiem. Par visa siena ir visādām bildēm. Un kopumā šeit izstāsta šādi te. Tad diezgan patīkama atmosfēra, tā kā lidiņā bez vazīt, ka tu pienes klāt. Jā, viņš skatās Pakistānas kebabs, bet laikam ir rasīts, ka tas ir vairāk kā Irānas virtuve. Tā kā pasūtīju miks plati, dažādu veidu gaļām un teiva līdz ar. Rekto pie reiz arī atlicis uz akusa un tikai priekš tā visu pietrūks kaut kas vēl bišķi tengrāks. Tā, atnes man pilnu galdu. Nezinu, ar ko lai sāk. Es ceru, ka šitais nebūs tā kā Gruzijā kaut kas atkal saindēts vai līdz galam neuztaisīts. Ir ok. Ja nesaprotu, kas apakaļ. Šito teju. Piparnētu laiku. 10 no 10. Tā, viss raug. Es nevaru vairāk apēst. Tur palika vēl pāris gaļas gabaliņi. Vai man kuņas pa šīm dienām var sarāvies tā, ka es nevaru daudz apēst, vai arī vienkārši sēdiens ļoti sātīgs un kad es nevaru vienkārši vairāk apēst. Cik es šā vietā dotu kopumā, pa pirmo ēdienu, es dotu 7 no 10. Gaļa bija ok, bet diezgan tāda jancīga. Es jau esmu pieredzi pie šašlika, varbūt tāpēc viņa liekas tāda jancīga. Bet, jā, kaut 10 frī kartubeļi bija iemest iekšā. Klosiņš par to, ka bija daudz dārzeņu, salātiņi, mērcīņi. Atmosfēra diezgan forša, diezgan ok, mājīgi. Nejūties kā svešais ar savējiem. Kopā es dotu 8 no 10 šeit vietai. Šeit te brīnišķīgai vietai. الأبواب تغلق. Doors closing. Kaut kā tā. Saulesbildes gan es nevilkšu, jo cilvēks neko neredzējuši ārā, bet pietrūkst vēl šitais te galvas pārvalks, neatceros kā ārā viņu sauc. Un viss būtu pilns kombo, un es jau bišķi sāku iedarēties šeit šajā elitārajā pilsētā, nosacīt elitārajā, jo vietām tā ir elitārā pilsēta, vietām tā ir tāds bomžatņeks vien iet. Neko, tagad aizbraukšu kaut kā paudzēties atkal pa Dubai Marina rajonu. Pasīšos, ko viņi tur forši piedāvā un izbaudīšu vakaru.
Tā, tagad sākās 18 plus daļa, jā. Tā kā bērni šo neskatieties, neņemiet šo kā piemēru lūdzu, jā. Tātad esmu atkal Dubai Marina. Tad šeit ar šādu skatu. Nu, un, protams, es nevarēju nepēt garām šādai te izdevībai un neizmantot to. Jo, manuprāt, Arābu valstīs šis ir obligāti jāpamēģina. Es nezinu, kāpēc, bet man kaut kā ļoti sen jau vispār Arābu valsts asociējas ar ūdenspīpi un jā, gribēju šo pamēģināt. Kā saka, viss ir dzīvē jāpamēģina, vai ne? Un ja kas, jā, šis te ir bezalkoholiskais. Tas nav alkohols. Šīs nav alkohols. Nav alkoholisks, tāpēc, ka nebija alkoholisku dzērienu. Es pārmeklēju visu ēdēju karti, ja nebija nekā alkoholiska. Nu labi, lai iet šitā. Vēl runājot par vispār biznesu un cenām šeit. Tātad šeit ir vairāk sēkas, ja property, tādi īpašumi. Piemēram, kur ir tāda MR jārakstīts. Viņiem pieder vairāki, ļoti daudz ēkas šeit, Dubajā. Tā skaitā arī Dubai Mall, Burj Khalifa, ļoti daudz dažādas augstceltnes, viesnīcas un tā tālāk. Lai jūs saprastu, cik vērtīgi viņi ir, es ko paskatījos Googlē, viņu tirgus vērtība visiem tiem īpašumiem ir 48 biljoni. Un vēl šeit ir arī, kur tur ir Damaka Properties, un viņiem arī Dubajā ļoti daudz skaistas ēkas, un viņa vērtība ir 10 biljoni. Tā kā biljoni. Tas ir tik crazy. Jāsarī tam savam čalim, pie kā spēlka Abu Dabī, visiem jautāju, cik tev maksā īra dzīvoklim? Tā mazā vienistabas dzīvoklīts, kurš ir pat nav Abu Dabī centrā, viņš ir diezgan nomaļā vietā. Viņš teica, ar visiem komunālajiem 550 eiro. 550 eiro, un priekš viņa skaitās diezgan lēti vēl pie tam. Jā, īpašuma cenas šeit ir tiešām kosmosā, un arī uz īri šeit ir kosmosā. Tā viena viesnīca, kur šodien ar kuģīti brauc garām, tā viesnīca Al Arab, kas ir 7 zvaigžņu viesnīca. Skatījos, tur viena nakts maksāja 1500 eiro. Tas pats lētākais. Kad uz Ziemassvētkos jaunajā gadā tur maksā 3000 viena istabiņa. Tā pats lētākais. Tad jūs saprotat, kāpēc paliek tajā ūķī, kur smird, kur nav vietas, visādi vien ir briesmīgi. Bet tur es samaksāju par 3 naktīm 88 eiro. Tā kā uz Ziemassvētkiem šeit tiešām tās cenas ļoti augstas. Ja es vēlaties šeit ceļot, tad neieteikt ceļot kādos svētkos, kur visi pasaules svin to svētkus, jo tas ir diezgan dārgs pasākums uzreiz. Tad es skaidrs, ka darbojas profesionāļi. Gan jau sanāca baigi labais video. Baigi labais. Tā, ka ir laiks papildināt savu etalonu. Es parādīšu, cik vienkārši to var izdarīt. Tā izvēlamies, cik mēs gribam papildināt, teiksim, vai 30. Tā vienkārši nopīkstina karti. Hop. Labi. Viņam vēlreiz. 30. Nopīkstinam. Jā, kas ir 30. Nopīkstinam. Mēģinam. Pēdējo reizi. Es vairāk nemēģināšu. Labi. Mēģinam. Tā ir tiešām pēdējo reizi. Tagad es tiešām vairāk nemēģināšu. 30. Nopīkstinam. Ej, taču, tīrs. Nebūs man papildināšana, kroči.